Šeit ir izmantots vecais ķieģelis, teiksim, šī vietā atradās cuksiena. Cuksienu noārdot, šie paši ķieģeļi tika izmantot arī šeit. To mēs kopīgi, protams, ir saimnieku vēlms, un arī šie ķieģeļi, teiksim, ir griezti. Ja, viņi nav kā vesels iemūrēts, viņi griezt un pilīmēts, un lai izskatās, teiksim, ka viņš būtu mūrēts. Bet vai šai vietā kādreiz bija krāsnes? Šeit bija maizkrāsnes šī vietā. Šajā gadījumā šis kamīns jau nav tikai siltumam. Ir daļai arī siltumam, un ir arī daļai viņš vairāk funkcionē kā dekoratīvs elements. Vai ir tiešām arī tāda kamīna mode? Jā, kamīna mode ir. 90. gadu sākumā, neteiksim, bija tieši kamīni izplatīti, vairāk bija izplatīti krāsnes, podziņu krāsnes, pavārdi. Bet šobrīd tieši ir kasešu kamīni izplatīti ļoti. Ko tas nozīmē, kaseši? Nu, tās ir metāla kurtuvs. Metāla kurtuvs, protams, apdaru uztaisīt, jā. Un vispieprasītākais šobrīd ir rustikāla stils. Šis ir rustikāla kamīns, un šis arī funkcionē kā apsilde. Viņā var apsildīt arī, teiksim, vairākas istabas. Šeit ir kasešu tipa kurtuve, un šobrīd šis kamīns apsilda otrā stāvā 2 istabas. Un otrā pusē šeit ir virtuve, un šeit ir cukmūrīts ar pavārdu. Vai jūs būvējat tikai Talsos, Talsu apkaimē, ja visur? Visbiežāk, protams, Talsu apkārtnē, un, protams, arī Rīga, un arī ārpus vēl, teiksim, līdz Latgalei pat. Un tur arī ir kāds kamīns? Jā, protams. Kur konkrēti?